Nav zināms. Ir zināms to, ka ekipāžs vismaz abi piloti ir dzīvi, par pārējo nav tiešām nekāds ziņas pašlaik. Kad esi gatavs? Mēs esam Casvainas vidusskolā, kas šonadēļ strādā arī kā mini-rallija Casvainas rallija centrs. Drīz jau sāksies pirmie ātrumposmi. Šeit ir pulkstenis, viņš rāda laiku. Un kaut kādu pēc šī laika sāksies arī pirmais ātrumposms. Pirmajā ātrumposmā mēs nebūsim, mēs brauksim uz 3. un 6. ātrumposmu. Un tad skatīsimies, kā tur iet braucējiem. Vai ne, Emīl? Jā! Mēs dodamies iekšā mini-rallijas Casvainas servisa parkā. Apstīsimies, ko braucēji dara pirms sacensībām. Filmēji? Tad es filmēju. Ir ko pateikt, var pateikt? Vienmēr ir ko pateikt. Šodien ejam uz uzvaru, kā jau katru dienu. Kā jau katru dienu? Kā jums veicās? Tehnika nepievilka, tas ir galvenais. Bijām tikko iepazīties ar trasi pilnīgi, viss jauns stenogramma, sākumā pilnīgi neko nesapratām. Ātri iemācījāmies, esam adaptējušies un dodamies trasē tūlīt. Te jau viss kārtībā, ne? Vairs nav ko. Neizskatās? No. Runājam, filmējam. Tieši tāpēc ir jārunā. Mēs tādus sikritus runājam, nevaram izklāstīt visu. Un tas jau aizies pēc rallija tāpatās. Jā. Nu, ja nu. Tad jau var stāstīt visas problēmas, kas ir. Problēma daudz ir. Tikai katrai viņai ir savs risinājums. Kā jūs tehnisko izgājāt? Kuri neizgāja, kuri paveicās. Kur jūs visi servistījums? Brauc. Kāpēc? Tāpēc, ka necenzēt iemeslu dēļ, es zinu, ka viņiem ir sūdīgi. Bet skaties, ja tu man iedod čīks paku, mēs atbrauksim ar iPhone. Mēs talsos šitā, mums bija, kas mums bija? Sieriņš, mēs sieriņu iemainījām par batoniņiem, batoniņus mēs vienkārši startos. Un batoniņu mēs iemainījām par vēl kaut ko, un kas jā. Līdz kam jūs aizmainījāties? Civikam. Līdz šitam. Zin kā, ja mēs būsim uz jumta, un viņam kājas būs atkritušas apakai, vismaz visi zinās, ka tas ir dzintars. Man pļavā vieglāk atrast. Nevienam nebūs jautājumu, kur vilkt ārā. Sveiki. Mūsu vakardienas filmētājs. Sveiki. Nē, nevar teikt vakardienas filmētājs. Esmu vakardienas, šodienas un rītdienas filmētājs. Labi, es atvainojos kaut kādu necenzēto savu uzvedību. Jā, Kāda diena ir sākusies? Jā. Hop. Es redzēju, kā virpulīts met pūleni. Neesmu redzējis īpaši servisparkā. Man patīk tā ideja par sadalītiem servisparkiem vairākiem zonām. Reāli, 4. To es pirmo reizi redzu. Tas diezgan bieži jau mēs jau braukājam 2. Cik mēs salīdz 2-3 gadus mēs jau braukājam mini-ralliem. 2 toči. Jā, visu laiku. Mēs ķipķinātori 2000 kā ārlapi. Mēs braukājam līdzās un visu darām. Un šitas īstenībā godīgi viss tāds nopietnākais ir servisparks īstenībā. Kas notiek? Mēs esam ieradušies 3. ātrumposmā, kas būs mūsu šodienas pirmais ātrumposms, kur mēs būsim. Manuprāt, ka būs ļoti interesanti. Mēs esam tādā 90 grādījā krustojumā, varbūt nedaudz šārākā līkumā par to. Kaut kā tā. Te, protams, ir klasiskās Latvijas pļavas problēma, ko sauc šeit nav zona. Tā kā būs interesanti. Mēs šeit būsim 1. aplī, un tad 2. aplī mēs kustēsimies kaut kur tur uz priekšu. Es neko neredzu, bet ir jautri. Iedomājies, ja eksistē ods no visām vietām, kur viņš tev varētu iekost, viņš izdomā iekost tieši mazajā pirkstā. Man kā operatoram tas atvainojas par necenzētiem vārdiem. Bet nē, viss ir kārtībā. Šeit mēs cenšamies pašlaik atrast mini-rallija rezultāts. Kā mēs redzam, pašlaik Demenšenkovs ir pirmais. Kur ir mūsu draugi 0 punkts palikuši? Tuvojā. Viņi tuvojās. Labāk pasaka, kur ir mūsu draugi no Eyesight Racing Team? Diemžēl meiteņu mašīna izdomāja
nesalaboties. Nu, tā kā viņi nebija iespējams salabot burtiski mājas apstākļos, un tāpēc, diemžēl, viņiem tas tika izlaists šodien. Es atvainojos, tev ir puteklis uz objektīvu. Šitā ļoti iezumots, ļoti plats? To Igor. Ļoti iezumots. Neviens nepārlika, vai ne? Tagad ir plats. Roberts, var izstāstīt, kāpēc šis pasākums ir apstājies uz brīdi? Tāda pašlaik ir notikusi avārija 3. ātruma posmā finiša daļā. Nav zināms, to, ka ekipāžs vismaz abi piloti ir dzīvi, par pārējo nav tiešām nekādas ziņas pašlaik. Mums slikti ir internets, šeit ir maz zonas. Zonas pārklājums tiešām nav pietiekams, lai īsti saprastu šo informāciju. Bet turēsim īkšķi, cerēsim, ka abiem braucējiem viss tiešām būs labi, ka tas tikai tāds vienkārši skolēms, bet arī cerēsim par to, ka to ātrumu posmu varēs atcelt. Varēs turpināt. To ātrumu, kas viņai būtu pravs. Vecpuisis, šodien vēl rītdien jau kaut kas vairāk. Bet jā, diemžēl ātrumu posms SS3 ir atcelts pēc aptuveni 50 automašīnām. Tad gandrīz puse no braucējiem izbrauc šo ātrumu posmu, bet, diemžēl, pusē viņi būs jāturpina palielinātā ātrumā. Emīl, No. vai tu kāpēc tik garš? Tāpēc, kad Vai tu kādreiz esi vēlējies būt ļoti tuvu dabai? Tā kā izgaršot visu, ko daba tev var dot. Stāties uz mani, nebeidz. Tāpēc, kā mēs redzam šeit, ir kliņģerītes. Viņas varbūt nedaudz putekļainas, bet tās ir kliņģerītes, redzi? Cik viņas ir tāds, košas. Paņem, nogaršo šo. Tās ir kliņģerītes. Nu, kā garšo? ne pēc kliņģera. Tas ir bērns. Tas bija dzens. Tas bija dzenis. Mēs bijām pie vienas ekipāžas Sērsparkā. Mēs vienkārši piegājām. Es izteicu komplimentu par viņu mašīnas krāsojumu. Un tad viņi sāk stāstīt par šo te sponsoru, Obaitu. Obit. Es viņu sākumā izlasīju bieži nepareizi. Nu, īstenībā garšīgi. Ko jūs tu šmorēji? Visu pats kārtas. I kaķīts, i gaļi, i sunītis. Viss notiek. Kaķis vakardien ņaudē. Šodien čurkst, jā? No labāk divām pietiksies. Vien droši. Nē. Ne jau divas, es domāju, uz diviem šķīviem. Nē, mēs vienu. Tu ko tu kautrējies? No jau tavējās. Ko tu uztraucies? Taču man to nazīmē. Vēl taču man jāstrādā, es to piedīšu, un tev pastrādā. Nu tad arī zem saules varēsi gulēt. Iedzersies un būs labi. Tieši tā. Eju, piedīks, uz labi. Sveicies no Cesvaini. Būs labi. Nē, man nav līdz. Es neesmu nazītēs. Vienvirziena dakšiņas jau nav. Pagaid, vienreizējās būs. Netaši, tas Sveicies no normāli. Cesvainis būs jūs. Pagam, šits jānofotšē. Paldies, Cesvaine! Par labu. Nu, tu jūties priecīgs? Protams! Saprāt, organizatori to nevar izskait, diemžēl, tāpēc mēs redzējām, ka Modas Krieviņa ekipāža, diemžēl, šo ātrumu posmu izpilda pārbraucienu režīmā, kā arī to darīs visas pārējās ekipāžas, un, diemžēl, tas nozīmē, ka SS6 minirallijā Cesvaini ir atcelts. Viņš ir vainīgs.
Esmu daļai vainīgs, bet arī, protams, diemžēl vainīga arī šī ātrumposma struktūra un viens ātrumposma elements, kurš, diemžēl, neizturēja minerālija, spriedzi, ātrumu, adrenalīnu un visu to pārējo. Tas nav tik vienkārši, ka satīties ralliju. Tas ir tik vienkārši, ka nomest Emijam telefonu. Eju! Kur? Viņš nepaslīdēja. Mission success. Negribu paņemt kameru. Man tur ir dāvana. Es ceru, ka tu pakrīt. Šī ir caurteka. Un kā redzam, tas caurums ir kļuvis vēl 2 reizes lielāks. Diemžēl šī caurteka nozīmē to, ka šīs sacensības iespējams šis bija viens no iemesliem, kāpēc šīs sacensības nevarēja turpināties šajā trasē, šajā ātrumposmā. Bet jā, nu kļūdām mācīsies, arī organizātori mācīsies no šīs te, varbūt plānošanas. Es nezinu, kāpēc radās vienkārši tāda ceļa īpatnība. Bet jā, shit happens. Mēs esam apkaļ Cēsvainas skolā. Mēs esam ieradušies uz oficiālo mini-rallijas Cēsvaina apbalvošanu. Vai šis mini-rallijas ir izdevies? No mans puses noteikti. Bija daudz tehniskas problēmas, citādas problēmas, kas, diemžēl, mani atturēja no tādas kārtīgas šī mini-rallija izbaudīšanas un fotografēšanas, bet, īstumā, kā jau redzams, kur ir uzvarētājs pirmais. Nu jā, un tagad mēs skatīsimies, kā cilvēki priecāsies par savām uzvarām mini-rallijā Cēsvaina. Rallies, let's go! Mini-rallijā Cēsvaina, tieši tā!